Es esmu Inga Tiščenko-Savičova, es esmu no Alojas. Es esmu panākt cēršiem mūsu. Esmu iekšā ūdeni, jo man ir jānes no āras. Bet labi, ka domāt, ir daudz vispār pa dzīvāku. Nu, viņa ir ļoti labsirdīga. Vispār pēc rakstura viņa ir ļoti labsirdīga. Nu, viņai tikai tā slimība traucē, bet, mēs viņu galā tiekam tomēr. No sākuma viņa bija agresīvāka, bet tagad kaut kā tā nomierinājusies. Pa šitiem 2 gadiem viņa tagad ir daudz mierīgāk palikusi. Inga ir augusi daudz bērnu ģimenē un ieguvusi 8 klašu izglītību. Un tad es izmācījos 2 profesijas. Mājsaimniece un pavāra palīgstu. Mājsaimniecēs, ka mācījos, iepazīnos ar savu vīru. Ar vīru Inga nodzīvoja 18 gadus, attiecībās piedzima meita, kurai šobrīd ir 13 gadu, tomēr beigās abi izšķīrās. Tā palika pie vīra, bet vīrs laikam pietiekoši pa viņu nevarēja parūpēties. Un tāda bāriņties man aloja teica, necerts bērni pie savus, neko tu necer, tu esi slim tādā garā. Ingas sirdslieta ir dziedāšana, bet atpazīstamība viņa vēlas iemantot blogeri statusā. Bet es vienīgais, kā no Ērkšķa dalībniecēm, es nesolu mainīt savu dzīvi, ka nepamest ieraut vai nepīpēt. Es jums to nesolu, jo kā mums ir alkoholiķiem, ka mēs kādam sasolīsim, varbūt mēs arī to nepildīsim rezultātā. Ļaudis smēj, skaties, kur tu ej, man ir melni nāgi, melnī tā kā prieks. Pats atcerēji.